Šodien parunāsim par apdrošināšanu, par dažādu veidu riskiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu. Un šodien runāšu ar Darju Rabņenko, ka varbūt var nedaudz iepazīstināt ar sevi un tad par tēmu. Jā, Lelda, paldies, ka aicināja. Man liels prieks apmēties un tēmu izstāstīt par sevi un par apdrošināšanu. Esmu Darija Rabņenko, apdrošināšanas brokeru kompānijas īpašniece, apdrošināšanas brokeri ar lielu stāžu, netiksim, cik gals, tik ilgi nedzīvo. Jā, gandrīz visu mūžu. Un mēs, kā brokeri, sniedzam klientiem savu profesionālu konsultīvu palīdzību visos apdrošināšanas jautājumus, tā skaistā arī īpašumu apdrošināšanā. Bet tā, teiksim, statistiski varbūt, tāds, ko visbiežāk apdrošina vispār? Visbiežāk apdrošina to, ko cilvēkiem liek apdrošināts vai likums, vai hipotēka, vai līzings. Labprātīgi apdrošināt cilvēki. kaut kam mazāk, bet, protams, sabiedrības tā apziņa pieauga un arī personu apdrošināšana, nelaimes gadījuma apdrošināšana, dzīves apdrošināšana, attīstas. Cilvēki beidzot sāk saprast, ka tikai viņi paši ir atbildīgi par sevi, par ģimeni. Un mazāk sāk dzīvot tikai šodien un šeit, sakadomāt arī par rītdienu. Okay. Piemēram, saka, apdrošina vairāk to, ko nosaka likums vai hipotēkas līguma un tā tālāk. Vai ir kaut kāda tendence, nevis tendence, bet cik aptuveni tas, piemēram, es nopērku dzīvokli Rīgā, pieņemsim tos 100 000. Kā tiek aprēķināta tā summa? Tā varbūt dzīvokļa vērtība vai apdrošināšanas cena? Varbūt var izskaidrot, kā tu tur īsti. Varu. Ilgi un gāri izskaidrot. Jo līdz galam, teiksim, es teikšu tā, ka ir man pašai citreiz, tā teikt, klupšanas akmens starp šo un to terminu, kad līdz galam īsti nav tās skaidrības. Piemēram, es pērku dzīvokli par 100 000 Rīgā, un man hipotekārais līgums prasa apdrošināt. Jā. Kas man ir jāpērk un ko tur ņem vērā un tā tālāk? Jā. Sākšu ar tavu to pirmo jautājumu. Jā. Kā apdrošinātāji izrēcina vai novērtē tavu dzīvokli? Apdrošināšana ir dažādi jēdzieni, es to saucu par cīnas grāmatu vai abeci, jo cik tas nebūtu dīvaini, ņemt vērā, ka apdrošināšana ir, ka tuvi mums un diezgan bieži mēs sastopamies, bet visādi tie termiņi, tad trikaini, prēmija, apdrošināšanas prēmija. Un mums diezgan bieži cilvēki jautās, kaut ko tur vinēju, laimēju, loterijā, un man kāds. Kas par prēmiju? Tā ir vienkārši cena par apdrošināšanu, un termins ir tāds, ka tas sauc apdrošināšanas prēmiju. Un tā vērtībā arī dzīvoklim sauc apdrošināšanas summa. Apdrošinātājiem, tā, ja mēs pavisam teorija, ir vispopulārākie jēdzieni ir atjaunošanas vērtība, iegādes vērtība un tirgus vērtība. Un ņemot vērā, runājot par nekustamo īpašumu apdrošināšanu, visbiežāk tiek izmantots atjaunošanas vērtības. Tas atjaunošanas vērtība ir tas, teiksim, kaut kas notiek dzīvoklim, cik izmaksās, lai viņu atjaunot tajā stāvoklī, kāda bija pirms tam. Tieši tā. Apdrošinātāji ņem vērā tirgus situāciju, būvniecība, cik uz šobrīd izmaksā būvniecības materiāli, darba spēks, darba stundas, kādi ir nodokļi. Un no tā viņi izreicina, cik varētu maksāt 1 kvadratmetra no nulles pilnīgā atjaunošana. Šodien tas ir, sakot, no 1500. Citi atļauja varbūt 1300. Bet 1500 tas ir ok un uz augšu. Labi, tā ir atjaunošanas. Tālāk to reizina ar kvadratmetriem
un sanāk tā summa, ko apdrošinātāji ņem par apdrošināšanas summu. Bet tas ir tikai sākums, jo vakar tieši ar tiem klientiem izreicināju, ka tieši pusi no kompānija, bet 4 no 8 vairs nereicina vispār to summu. Viņi raksta polise atjaunošanas vērtība un viss. Un tas nozīmē, kāpēc viņi to dara, viņi saka, ka tas cenas visu laiku pieaug, un ja policija ir uz 3 gadiem, tu šodien apdrošināji, un jau pēc gada var kā bija 22. gada, 2022. gada sākumā visas cenas būvniecība bija 2 reizes zemākas nekā gada beigās. Bet tad sanāk, ja bija pirms tam norādīta summa, tad tas nekas, ka ir inflācija bijusi, man iedod tikai to un viss. Jā, un tāpēc tieši 22. gada, 23. gada sākumā daudzi apdrošinātāji mums brokeriem lika par pienākumu informēt klientus un taisīt summas palielināšanas. Ja viņiem bija drusku jāpiemāca, lai būtu tas summas adekvātas. Jā. Bet ir bijuši gadījumi, kad 5 gadīgus polises un kaut kur paštermiņa beigās bija notikuši apdrošināšanas gadījumi un cilvēki saņēma nepietiekami. Un, lai izvairīties no tādām situācijām, šobrīd daudzi vispār neraksta tos citus. Un klienti ir ļoti bieži neapmierināti. Bet viņi neizprot to, ka cenas var mainīties? Un viņi jau būs zaudētāji ilgtermiņā. Es zinu, kā kad cilvēks apslost, viņam pieredze ļoti labi atceros 2009. gadu. Kad gadu vecā mašīna, kura bija nopirkta salona par kaut kādiem drausmīgiem 35,000, pēc total loss pilnīgas iznīcināšanas tika novērtēta pa 7,000. Un klients arī saņēma 7,000 mīnus pašrizes. Un viņš palika parāda līzingam. Jo tirgus vērtībā 9. gada. Droši vien ar nekustamiem īpašumiem diez vai tā būs. Un tad, piemēram, atjaunošanas vērtība, jūs izrēķiniet, cik mums ir, un cik man tā polise galā sanāk aptuveni, skaitlīgi. Vai tur ir vēl kaut kāda papildus faktori, ko es vēl varu pielikt vēl tādu, šādu risku, un tad viņi tur... Jā, protams. Tas ir ļoti biežs jautājums. Es to sadzirdu katru dienu. Man saka, klienti, es rīta pirkšu dzīvokli, cik man izmaksās, cik man būs jāmaksā. Es vienmēr jautāju, zināt anekdoti par Pēķku un Čipājevu? Nezinu. Pēķka un Čipājevs lido lidmašīnā. Čipājevs saka, Pēķka ierīce. Pēķka 120. Ko 120? Ko ierīce? Tu vari man pajautāt, cik maksā, es teikšu 120. Tu teiksi, ko 120? Es teikšu, ko maksā? Jā, protams, ir vairāk faktori. Mēs vienmēr mums tādā praksē jautāt klientam, vai jums polise ir vajadzīga formāli priekš bankas, vai jūs gribat maksimāli labu polisi. Tā, lai droši pašam ir. Lai pasargātu, maksimāli pasargātu sevi. Pārsvarā cilvēki grib kaut ko lastkoltomāti, Maksima sen nav populāri. Ja? Bet ir tādi, kuri saka, es vispār netaisītu to polisi, ja ne banka, bet man vajag kaut kādu papīru, un, protams, tad mēs taisam to lētāko variantu. Lētākais skaita, tas 5 risku kombinācija, ugans, ūdens, dabas stihijas, pretesīsko personu rīcības, vai trešo personu pretesīskas rīcības, un kas tur vēl bija, un kaut kāds ugans, tādas stihijas, inženieru avārijas un komunikāciju avārijas, jā. Un vēl varbūt zādzība, ja ir iekļauta man. Jā. Nākamais solis, kas sadarbinātu ar cenu, risku paplašināšanu. Ir kompānijas, kas uzreiz piedāvā pamata riski, tie paplašinātie riski un visplašākie riski. Bet katram no tiem kombinācijām var iekļaut vēl
kustamo mantu. Var apdrošināt tikai nekustamo īpašumu, bet var papildināt ar kustamo mantu. Var papildināt ar civiltiesisku apdrošināšanu pret tā, kā tu kaut ko kaimiņiem tur nodarīs pāri, kas ir ļoti prātīgi, godīgi. Tagad visi tik gudri. Visi uzreiz sniedz savu apdrošināšanu, ja viņiem tek un saņem 1000, tur tā peļci jau ātri ižus, nakvediem neko nevi panīt, viņi paspēja kaut ko nofilmēt, žabu pusotru štuku aizbrauc. Ceļojumā, kaut kur ceļojumā, labi, es viņu, protams, nezinu. Visādi. Jā, bet apdrošinātais regrēsa iespret to īpašnieku. Jā, pat viņš nebija vainīgs, viņš speciāli tur to trūbu nedurēja un neko nedarīja ar to, viņš pat varbūt nebija mājās, tīpaši tiem veciem cilvēkiem, pensionāriem, kuri netaisa tos remontus, neapdrošina, viņi taupa naudu, bet, diemžēl, viņi saņem tas pretenzijas no apdrošinātājiem, viņiem ir jāmaksā. Es biju nesen, man bija atsūtīts viens īres līgums, kur bija ļoti sīki smalki atrakstīti katra mēbele, katrs ornaments, īres dzīvoklī. Un tur bija punkts, kur īrniekam bija jāapdrošina īpašums, gan kustamā, gan nekustamā manta par labu īpašniekam. Tas ir ļoti loģisks. Jā, bet tad man radās tas jautājums, teiksim, šī situācijā es esmu īrnieks, man tur stāv dators, vēl kaut kas. Bet apdrošināšana ir par labu īpašniekam. Bet dators ir mans, noplūst dzīvoklis, bojāts arī mans dators. Bet tad kurš saņem atlīdzību? Īpašnieks. Jo es sēdēju un es domāju, it kā feini, tā kā loģiski būtu, bet no otras puses diezgan. Tu vispār būtu forši. Bet īpašnieks arī nesaņem to naudu, jo viņam prasa pierādīt. Nevienmēr prasa to čeku, tas jau būs pārāk, ka viņš tur melos, ka viņam piederēt. Viņš varbūt arī nezinās par to datoru. Šeit ir tā, ka tagad tieši tas ir populāri, un es arī iesaku to darīt tiem cilvēkiem, kas iedzerē savus īpašumus, jo tā apdrošināšana var pasargāt, tieši, un tad nebūs tur lieku strīdu, negatīvu emociju, šitam nav naudas, lai maksāt, viņš neuzskata sevi par vainīgo, par visu maksāt. Bet mēs varam arī apdrošināt, teiksim, to situāciju, kad īrnieks kļūst maksāt nespējīgs, un viņa vietā sedz šo te īres maksu, vai ne? Nē. Tie ir finansiāli riski, tā ir cita apdrošināšana, tā notiek pārsvaras juridiski. Bet īrnieks ir juridiska persona? Jā. Tad tā kā varētu. Bet tā ir dārga parasti, liekas. To vienmēr pie lielām summām dara. Kāpēc viņš maksāt nespēšana vispār aizver visas apdrošināšanas, pat notiekums bieži ir rakstīts kā par to. Bet, atgriežoties pie šī jautājuma, tu pati saki, ka īres līguma ir sarakstīts tas saraksts, un kad notiek apdrošināšana, piemēram, ugunsgrēks. Tad izņem to sarakstu, to parakstīto īres līgumu, un apdrošinātais skaidri redz, kas tur bija un par ko viņam jāsamaksā. Bet tad īrniekam vajadzētu vēl vienu līgumu, kas ir tikai kustamai mantai un uz sevi. Jā, ja viņam ir kaut kas, protams, viņam visdrīzāk ir, jo pat mantas drebes un kaut kāds tāds privatlietas kopā ar visu kustamu mantu ir apdrošināts. Viņš var polisē atzīmēt. Šitā, piemēram, tāds un tāds dators, telefons, tur tādu manta grupa pieder man, es būšu atlīdzības saņemējs, un tas, kas ir īres līgumā, pat var precīzi nerakstīt, bet aiznest šo informāciju līdz apdrošinātājiem, kurš, ja notiek gadījums, ņem to polisi, un viņam viss ir skaidri un saprotami. Varbūt var paralīties ar kaut kādiem trikiem zemūdens akmeņiem, kam noteikti pievērst uzmanību, vai kaut kādas situācijas bijušas, kur neviens nebija domājis par to, ka tā būs, un bējās opā. Es labprāt padalīšos, jo mūsu sāpe ir kāda, kad vajag apdrošināšanu parasti šodien, es jau nokavēju, steidzami, pat ja nesteidzami, jūs uztaisiet kā labāk, Mhm. man nav laika neko lasīt, es neko tur nepētīšu.
Kāpēc tik dārgi? Reti, kurš iedzīvos. Es būšu laimīga, jā, to, ko es ierunāšu, palīdzēs cilvēkiem, jo ir tādas lietas, kuras pēc loģikas varbūt citiem šķiet, ka loģiski, kaut kādas lietas, kuras jābūt iekšā. Ja ir rakstīts, ka viss ir riski, tas nozīmē, ka viss ir riski, jā. Bet, kas jāzina, visos riskos neiekļaujas, kā tur sauc, tas elektroriski. Te ir atsevišķi riski. Vai visos riskos nav, teiksim, ja rozete sāk degt, tevis no mājās notiek ugunsgrēks, tad... Aptuveni tā. Tie elektroriski saistīti vai ar zibenspērienu, vai ar elektropiegādes svārstībām. Un svārstības notiek. Jā. Arī zibenspērienu notiek. Un, diemžēl, ja ir privāta mājā un zibens trāpies uz to... Es nezinu, diemžēl neesmu. Paldies Dievam, neesmu vīrietis. Antena vai tā bloka, kurš aizved tālāk to elektrību iekšā, tad sanāk, ka sadeg tur kaut kāda akustiska sistēma, dārgā. Un tas nav seguma, jā. Vienīgais, par ko samaksās, ja nav atsevišķi ierakstīts elektrorisku apdrošināšana, apdrošinātais samaksās varbūt tikai par to bloku, par to zibenspērienu taisno no darbību, padarīt to zaudējumu. Tas ir pirmais, kas svarīgi atcerēties. Otrais ir tādi MK notikumi numur 238. Izklausījās ļoti nopietni. Varat apskatīties internetu nopietni, jā. Kuri visiem mums, pilsoņiem, uzliek pienākumu reiz 10 gados pārbaudīt elektrovadus. Jā, ir tāda lieta. Oficiāli pārbaudīt ar certificēto specialistā. Arī privātmājās. Privātmājās arī dzīvo. Jā. Kurš to dara? Sāksim ar to, kurš to zina. Es domāju, ka ļoti maz zina. Ļoti maz. Un šobrīd starp apdrošinātājiem, ne visiem, bet dažiem populārāk un populārāk paliek atteikt dēļ tā, kā šis akts nebija piestādīts pēc apdrošinātājiem. Tad, ja notiek kaut kāda ugunsgrēks vai kas? Izsavienojums, vēl kaut kas, kas ir saistīts. Tas ir pirmais, ko viņi prasīs, vai tev ir mērījumi. Ja nav, tu vari iet mājās. Okay. Jo daudz dzīvokļu mājās es zinu, kad ir ļoti reiz 10 gados nāk certificēts speciālists, viņš visus mērījumus tiek veikt, izdod aktu, bet tas ir tikai līdz skaitītājiem. Manas mammas nekad negāja. Cik es tur esmu dzīvojis. Varbūt es agrāk zinu, bet es arī tagad neesmu dzirdējis, ja kāds tas ir tikai tavā arī par dūmvādiem. Un arī dūmvados, ja tev nav skursteņs audzes ar aktu. Jā, un tur biežāk. Tur reiz gadā ir? Jā, pirms katrā sezona. Jā. Es varu atzīties, es esmu viens no tiem, kas to dara regulāri. Es to daru, jo man ir lielāka māja, kurā dzīvo citi cilvēki, un tur ir arī krāsas apkurs. Līdz ar to tas man tāds standarts. Es vispār cenšos iet uz to, ka 2 reizes gadā to izdarīšu. Lai nav problēma. Labi. Es esmu dzirdējis, ir arī vēl tādi faktori, ko cilvēki nebija ievērojuši. Teiksim, viņš paraksta līgumu, izbeig forši, notiek ugunsgrēks vai kas, un atnāk, jums nebija ugunsdzēšanas aparāts, vai jums nebija marķējums, vai ir vēl kaut kāda tāda, ko cilvēki nepamāna. Neesmu dzirdējis, protams, tur arī tie notikumi kaut ko tur mums nosaka, cik tur no šitiem dūmu detektoriem visur jābūt, tas ir skaidrs, bet tā kā atteikumi būtu. Bet runājot par tam niansam, mums vispār ir tāds saraksts pa vairāk nekā 20 jautājumu klientiem. Viņi daudzi ar saprašanu, protams, ka mēs viņiem skaidrojam, ka tas viņiem par labu, jo apdrošināšanas policija ir juridiskais līgums. Jā. Tas ir apdrošināšanas līgums. Kā mēs zinām, viss, kas ir ierakstīts dokumenta, līgumā,
tas arī skaits par to, kā tā ir. Jā. Noteikums ir rakstīts, ka nepatiesa pūs norādīta informācija var kļūst par iemeslu attīstību. Visus noteikumus. Tāpēc mēs, zin, cik mums bija gadījumi, sakiet, lūdzu, jums tur beidzas polise, pagarinām, vai kas ir maiņas? Nē, nekas. Ok, īpašnieks jūs, nē, vīrs. Ok. Nu, labi. Hipoteka jums palika, nē, visu izpirkam. Un tālāk, значит, saules paneļi, siltumnīca paradīja, spirtiņu piebūvēja, tur sukni nomainīja. Tikko bija gadījums otrādi. Griežas pie mani kaimiņi. No 9. gada viņi taisīja polisi, kura bija, nezinu, kāpēc ierakst, droši viņiem inventarizācijas lieta, tur kaut kā atzīmēts, ka viņiem ir sauna mājas. Bet viņiem tā sauna nebija uztaisīta, viņi izmanto šo telpu kā noliktavu, jā. Un viņiem katra polise no 9. gada pārīt, cik tas ir, jā, bija ierakstīta, ka sauna, kad mēs izņēmām ārā, viņam polise 800 eiro, lai tā kā palikusi. Gadā, ja? Jā. 10 gadi. Normāla summa. Drusim vairāk. Jā, drusim vairāk kā 10. Nu, vot, un tāpēc mēs sūtam projektu kopā ar šo sārakstu un prasam cilvēkus, jo ir milzīga nozīme. Pagājušajā gada viņš šo dzīvokli neizierēja. Jā. Pēc tam viņš sev uzbūvēja māju, viņš pārvācās dzīvot tur. Loģiski, kā viņš saka, izierēt. Mums viņš par to bija aizmirsis pateikt. Irnieki uztaisīja ugunsgrēku, dzīvoklis sadaka. Viss, neviens nemaksās. Jo tas ir riska paaugstināšana. Apdrošinātājiem ir lielākais risks. Skaitas, ka īpašnieks saudzīgāk uzturēsies par savu īpašumu nekā īrnieks. Nu, un pa pozīcijām, ja viņiem nav laika, mēs zvanam, mēs ejam cauri, mēs prasam visu. Jo tas visiem pēc tam ļoti atvieglot dzīvi. Ja vetra aiznes tavu siltumnīcu un tā nebija ierakstīta polise, to, nu kā jau citiem, viņi nikni, viņi sit ar kājām tur, jums bija jāzina, es taču teicu, ka man viss ir. Jā. Tad, Zin, vajag atrast to strieličnieku. Es pat teikšu, ka tā ir ļoti tāda intīma padarīšana, jā. Ka tev ir jāizstāst viss, kas tev ir mājās, kas tev ir vērtīgs. Un, vēl vairāk par vērtīgām lietām. Jā. Visi domā, man ir visi, bez izdevumu, es nezinu, 1% cilvēku, kas saskarušies ar šito, viņi zina. Man ir rakstīts policija kustama manta. Jā. Un es jau automatiski tekstīšu, mani briljanti, mans tur kažokā, kādi, un viss, kas man ir. Jā. Par dzīvi saklāts no mīļākiem, viss, protams, no kustamais. Jā. Tā ir figulām. Nekas tur nav apdrošināts, jo ir atsevišķa pozīcija, juvelēra izstrādājumi un dārgu lietas. Un pirmkārt, lielāks tarifs, dārgāk maksāšu to apdrošinājumu. Otrkārt, vesela virkne ar nocīm, jābūt seifam, jābūt sārakstam, bildam, novērtējumam un tā tālāk. Tā kā vienmēr nesājam, neglabājam, nesājam, ja? Jā. Un nauda, protams, skaidra nauda ar tā kā ne. Nav apdrošināta, bet ir kompānijas, kuras paldies viņiem, ja notiek zādzība, viņi tur līdz 500 var izmaksāt. Tas nozīmē, ja man ir mājās likumā atļautās 10 mēnešu algas skaidrā naudā uzkrājumā, tad es viņas īsti nevaru apdrošināt, un ja es arī apdrošināšanu, tad nevar likt zeķē, es nezinu, kur jāliek. Nu labi, tu. Ir kompānijas, piemēram, man restorāni, kam ir seifi, viņam tā nauda uzkrājas kasēs, arī nelabprātīgi, mums liels pūs. Tā ir niša, kur vēl var strādāt ar apdrošinātāju. Var, bet viņi ne īpaši gribēs, ja? Viņam tikai pēc tam maksāt par tam zādzībām. Ir vēl kaut kas, ko ieroči. Mājās glabā. Ieroči, jā. Tas tev ir kaut kas atsevišķs. Jāieraksta.
Principā ieroči ir pārsvarā tikai mednieki, jā, un viņi zina, kur jāglābt, viņi ir speciāli tie seifi, bet mēs rakstam iekšā, jā. Ar velosipēdiem ir interesanti. Velosipēdus apdrošināt dzīvokli var apdrošināt pa visu Latviju, pa visu Baltiju. Kas, principā, tos cilvēkus, kuri regulāri izmanto tos velosipēdus, ļoti pasargā, jā. Viņam nevajag atsevišķas polas taisīt. Ir apdrošināšanas kompānijas, kurām tā kustamā manta automātiski ir apdrošināta pa visu Eiropu. Noteikti cilvēks aizbraukt ceļojumu, tur arī bija paņemt dzīvokli, aizgāja nopaldēties, atnāca, nekas jau tukšs dzīvoklis. Tad viņam apdrošināšanā izmaksā. Tā tas nebija dzirdējis. Es biju dzirdējis, ka ceļojuma apdrošināšanā šī punkti ir iekļauti. Tas ir skaidrs, ka ceļojumi jābūt, bet tur arī veseli kā jau ar tam apdrošināšanām rakstās. Cilvēki priecājās, visi cer, ka nekas nenotiek. Bet, ja notiek, tad daudz ko interesantu uzzina. Bija vēl kaut kāda noteikuma, teiksim, attiecībā uz nekustamo īpašumu, ko būtu, piemēram, kas ir aktuāli šobrīd, visi tie nokrišņu ūdeņi. Kas bija pagājušajā gadā, kad izrādījās, ka plūdi ne tie plūdi, kā kaut kādiem īpašiem plūdiem jābūt, un ja būs tie īpašie plūdi, tad visi būs izņemamos. Šie plūdi vispār nekur nav plūdi. Tas bija tikai tecēja ūdeņš. Jā, kurš nav nekur minēts, tāpēc arī nav apdrošināts visos riskos. Un tāpēc arī Latvijas banka bijusi, ka tika uzlika visiem apdrošinātājiem par pienākumu tagad skaidrāk pārtaisīt savus notikumus, jo viņi izpētīja visus notikumus Latvijā, esošas konstatēja tur veselu virkni ar interesantām lietām, un tagad viss pakāpeniski maina, un citi jau vispār neredz, ka visi riski. Jo nevienam nav visi riski, kur ir visi riski. Nevienam nav. Parasti ir tā, mēs arī tā stāstam klientiem, ka visi riski nozīmē pēkšņi neparedzēts gadījums, kurš nav jebkurš, bet kurš nav minēts izņēmumos. Izņēmumiem ir 89 punkti. Jā, bet vienalga par tiem nokrišņu ūdeņiem, visi saka domāt par to, jo pēta visu to klimatu un gaida tagad vidēji sagaidāms 3 reizes gadā. Un apdrošinātāji. Tas arī iemesls cenu kāpumam, jo viņi jau iekļauj šo hipotētisko risku, ka būs tādas vētras un gatavojas izmaksāt jau uz priekšu paaugstinātās cenas. Mēs iesakām katram interesēties pie sava apdrošinātāja, ja ne pie mums. Nē, pie jums. Jā, tad mēs stāstam. Citiem automātiski tas ir iekļauts, bet tikai visplašākos riskos. Jā. Ar citiem jāliek, ka papildus risks. Visiem ir limiti, izņemot vienu apdrošinātāju, kurš nesen vispār izņemat tos limitus. Maksimāli, man liekas, 10 000. Bet tad jūs arī, teiksim, satiecies ar klientu, tu arī izskaidrot, lūk, šī līguma, ja mēs slēdzam. Jā, protams, mēs kā brokeri, mums minimum 3 piedāvājums viņam jāsniedz, un mēs arī vairāk sniedzam, mēs varam visu sasniegt, un katra vēl 3 varianti. Ot mēs ar tevim runājam, tu jau, man liekas, tur zaudēt to mīts. Tie nabagie cilvēki, uztaisiet man kā labāk. Vienkārši iedo parakstīt kaut kā. Es sapratu, jā, vispār, specifisks. Bet tas ir ļoti, jāzina specifiku, jāzina. Profesionalizmu nepropjешь, saproti. Es tikai ar pieredzi un ar tiem gadiem esmu redzējis tik daudz situācijas, ka es atceros. Piemēram? Mums bieži ir tā, kā mēs dzīvojam, mums telefoni ir uz firmu nopirkt, citiem pusmājas ir uz firmu nopirkt, televizori, visa tehnika, dažādu iemeslu dēļ. Bet vai tu zināji, ka ne katram apdrošinātājiem tas, kas ir nopirkts, kas nepieder tev, ir apdrošināts? Pa pusi no apdrošinātājiem konkrēti jāraksta saraksts, kas nav tavis, tas saucās lietojuma pieņemta manta.
Es no pirms pieņēmu lietojumā pieņēmu šo mantu, teiksim. Ja, cik tad pat aktu prasīs pieņemšanas nodošanas aktu, ka tu pieņem to datoru, kurš tev sadega ugunsgrēkā? Tad pēc būtības ir jādzīvo visu laiku uz sarakstu. Kas tev mājās ir un kas kuram pieder, ja? Izglābt šo situāciju, tas, ka apdrošinātājiem, ja es nekļūdos, nevienam nav ierakstījis, ka viņi obligāti prasīs tos čekus līdz kaut kādai summai. No kaut kādam 3000 viņi prasīs, protams, iegādes dokumentus, bet tās mazvērtīgas lietas tu vari pateikt, ka tev uzdevināja televizoru. Tad sanāk tā, ka vislabāk, lai apdrošinātu kaut ko, labāk vērsties pie speciālistu, kuram ir vēlams liela pieredze kā tev. un pirms rakstīt pieteikumu par kaut kādām izmaksām noteikti ir vēl pakonsultēt. Jā. Varbūt tu vari... Jo mēs kā brokeri vienmēr esam klienta puses, saproti, jo mēs klienta juristi, kas aizstāv klientu apdrošinātāju priekšā, un, protams, mēs to arī gribam darīt, jo klients pēc tam ar mums paliek uz kādu. Jā. Kur mēs varam atrast tevi, lai sazinātos ar tevi? Mums var atrast Rīga, Daugavpila, Ventspili, Jūrmala, Olēne un, protams, internetā. Internetā kur? www.visbrokerhouse.lv Mūsu mājaslāpa vai Facebookā sekojiet mums, Visbrokerhouse. Mēs tur ļoti bieži visādus jaunumus, likumdošana, akcijas publicējam, Instagrams, LinkedIn, Visbrokerhouse. Tā kā šeit mēs lejā ieliksim, kā atrast Darju un lielisku kolektīvu, kurš palīdzēs man un mums visiem pareizāk apdrošināt īpaši. Un tā, paldies tev! Paldies tev, Eldīna, paldies, ka aicināji. Tad jau tiksimies pie līguma slēgšanas. Es ceru.